30. aprīlī un 1. maijā Līdzgales pagasts svinēja svētkus. Šogad tie bija īpaši, jo ieskandināja pagasta 80. gada dienu. Vārds Līdzgale vēsturiskajos dokumentos minēts jau 1254. gadā, taču pats Līdzgales pagasts ir izveidots 1936. gadā pēc atdalīšanas no Līksnes pagasta un pievienojot Ritiņavkas sādžu ar 21 saimniecību no Kalupas pagasta. Jaunizveidotajā pagastā dzīvoja 2600 iedzīvotāji, darbojās 586 zemnieku saimniecības un 3 pamatskolas. Tāpat darbojās Tvaika dzirnavas, Kiegeļu ceplis, maizes ceptuve, 10 pārtikas preču un 1 būvmateriālu tirgotava. Dzelzceļa tuvumā izvietotas vairākas materiālu lielnoliktavas. 1948. gada vasarā izveidots pirmais kolhos jeb lauksaimniecības ārtelis, pieškarotam nosaukumu Daugava. 1949. gadā Daugavai pievienojušies vēl 7 kolhozi. Svētki tika iesākti ar pagasta pašdarbības kolektīvu koncertu. Līdzgalē šādu kolektīvu skaits ir gana kupls, dejo un dzied gan mazs, gan liels. Skolas telpās tāpat bija apskatāmas vairākas izstādes. Vienu no lielākajām materiālus par pagasta cilvēkiem laika griežos, bibliotēku, pagasta un Līdzgales Romas katoļu draudzes vēsturi vairāku gadu garumā krāja bibliotēkas ilgadējā vadītāja Ruta Bogdanova. Un sākās tas tā materiāla vākšana, kad es biju Līdzgales baznīciņā, ģeriņtēvs turēja misi un stāsta, un tad man, tā kā caur kauliem izgāja, ka tie cilvēki aizies. Ja, tās vecās māmiņas, sirmāmiņas, tie onkuļi, viņi aizies. Pienāks laiks un aizies, un tā kā nekas nepaliks. Un tad tas nostrādāja, un tad es sapratu, kas man jādara. Un tad es sāku apzināt draudzes vēsturi un fotografēt visu, ko var nofotografēt. Un katru avīžu rakstu, viss tika vākts un likts. Un šodien ir tā reize, kad viss tā kopā, ne jau pilnīgi viss, bet daļa no tā tiek izlikta un parādīta. Ja? Kāda ir Līdzgale, kādi ir Līdzgales cilvēki, un tas ir miljons. Un tas ir miljons, ka mēs esam vēl te, ka mums ir tik daudz garīgo bagātību. Līdzgale pamatoti lepojas ar saviem cilvēkiem. Ruta Bogdanova pauž cerību, ka daudzi no Latvijā pazīstamajiem līdzgaliešiem kādreiz būs atrodami digitālajā vidē. Līdzgalieši ir paši labākie cilvēki pasaulē. Jo es pati esmu līdzgalieta un visi. Jā, līdzgalieši ir vienoti tad, kad vajag būt atraktīvi, interesanti, radoši. Un ja tā nebūtu, vai šodien būtu tādi svētki, ja, kur ir cukurvate bērniem, un tas ir atkal tāda lieta, kur ir cukurvate, tur ir bērni. Ja, un tur, kur ir bērni, tur būs attīstība. Un visa pamats ir tieši tautas namā, kultūrā, izglītībā, tas viss iet kopā. Un ja par skolu, tad mana skola mīļā ir tur mācījās mans tētis Antons Malničs, tur mācījos es, tur mācījās manas māsas, tur mācījās mana meita, un skola tā ir īpaša. Skola tā ir īpaša tēma, jo katrs bērns nāk no savām mājām, no savas ģimenes un no skolas. Un Līdzgales bērniem visos laikos ir paveicies ar brīnišķīgākajiem skolotājiem pasaulē. Klātesošos svētkos uzrunāja Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska. Pārvaldes vadītājs Pēteris Tikāns sveica bijušos pašvaldības vadītājus. To vidū arī Ērika Kukle, Līdzgales ciema padomes izpildkomitejas priekšsēdētāja no 1987. līdz 1990. gadam. Pat Ērikas kundze sevi sauc par īstenu līdzgalieti. Arī Līdzgales pamatskolā par latviešu valodas un literatūras skolotāju nostrādāti 20 gadi. 2 sasaukumus, bet tie sasaukumi nebija 4 gadi, īsāki bija. Un tas bija tas trauksmainais laiks, karogu celšanas laiks. Un tas, manuprāt, manā dzīvē tas bija pirmais tāds liels pasākums, tepat pie blakusēkas, kur sapulcējās gandrīz visi līdzgalieši. Pēc tam nebija tāda liela pasākuma. Un tas bija jaunas dzīves sākums. Ziniet, ļoti tajā laikā neziņa bija tāda. Organizācijas pēc tam slēdza, cilvēki vēl nezināja, kas būs nākotnē. Un
vai būs darbs, vai nebūs. Bet 90. gados viss stabilizējās. Pagasta bagātība ir cilvēki. Ja būs cilvēki, tad būs arī te dzīve. Un tad būs kūdras purva izstrāde, tad arī māli ieguve, lauka apstrāde. Tad, ja būs cilvēki. Novēlējums jūsu pagastam? Lai mums būtu kuplas ģimenes, lai nīcgalieši atgrieztos atpakaļ, tie, kas ir aizbraukuši un grib atgriezties. Svētku turpinājumā tika pasniegtas balvas lielākajiem pagasta zemniekiem un uzņēmējiem. Sija Flora Nīcgales purva ražotnes vadītājiem Laimam Meglītim, kokapstrādes uzņēmuma Sija Dimanti vadītājiem Anatolijam Kotovam, Sija Jaundīka īpašniekam Gunāram Pabērzam, Sija Lamari īpašniecei Irīnai Soms, zemnieku saimniecības draunieki, Kalnalējas un Lamari īpašniekiem. Es domāju, šie svētki dod gan mums pašiem, gan mūsu ļaudīm enerģiju uz to, lai mēs virzītu pagastu pozitīvi arī uz priekšu, lai veiktu tos darbus, kas mums ir saplānoti, un lai mums visiem kopā izdodās. Svētki tika noslēgti ar sirsnīgo grupas Dricāna dominanta koncertu un balonu salūtu.